Labdien! Beidzot mēs esam saņēmušies atsākt ilgspējīgas pasaules podkāstu. Un šodienas podkāstā mēs piedalīsimies tikai divas. Profesori Jeļena Pubule un Dagnija Blumberga. Es esmu institūta, ko saucās Vides aizsardzības siltuma sistēma institūts, direktora un arī profesori šajā institūtā. Un mums šodien ir ļoti interesanta tēma. Angliski saucās Living Lab, un neviens tā īsti latviski nevar iztulkot, un tāpēc tas nevarīgais tulkojums ir dzīvā laboratorija. Jā. Vai laboratorija ir dzīva, vai dzīve ir dzīva, to mēs tagad mēģināsim kopīgiem spēkiem saprast. Un man šķiet, ka attīstīsies tehnoloģiskie procesi ir attīstījuši un dzīve ir attīstījusies tajā virzienā, ka, ja mēs izpētes laboratorijā agrāk domājam par to, ka mums ir dati un ko tiem datiem iesākt, tad tagad mums jau mākslīgais intelekts pasaka priekšā, ko darīt un tā tālāk. Un tad mēs faktiski nonākam situācijā, ka mēs, piemēram, enerģijas patēriņš telpā ir atkarīgs no ārā gaisa temperatūras. Un nevienmēr tas ir pēc likumsakarības, un nevienmēr šie dati labi korelē, un dažreiz nav skaidrs, tā temperatūra ir bijusi viena un tāpat, piemēram, 0 grādi, bet enerģijas patēriņš vienā diennaktī ir bijis 2 reizes vairāk nekā otrā. Tagad izrādās, ka mēs varam iet tālāk, un agrāk mēs meklējam risinājumus, ko tad īsti darīt ar šādiem datiem, tad tagad tā jau ir ideja, un ideja priekš dzīvās laboratorijas. Un dzīvās laboratorijas dati, ko no dzīvās laboratorijas var iegūt, jāapstrādā, un tad sākam domāt, kā to pārnest uz citām ēkām. Vai tu vari pastāstīt, kādi piemēri, teiksim, no citām augstskolām, universitātēm, kur kaut ko tādu lieto? Jo tas, ko mūsu projektā, kur mēs piedalāmies ekspeditē, tur ir šī ideja aizsākta, un tur ir daudz interesants lietas. Pēc būtības tā dzīvā laboratorija, tā ir tāda galvenā doma, ka tā ir vide, kur mēs varam veikt inovācijas, un mēs varam kopā radīt. Mēs varam testēt, pēc tam uzlabot un skatīties, kādu uzlabojumu tas varētu sniegt reālajā vidē. Tātad pirmām kārtām mums ir vairākas iesaistītās puses. Piemēram, tā kā universitāšu gadījumā bieži vien gan Latvijā šeit pie mums, gan arī citās pasaules valstīs ir studenti, ir pasniedzēji, ir industrija, varbūt ir kāds arī politikas pārstāvis vai pašvaldības pārstāvis, kas darbojas, un visi kopā tad mēģina kaut kādu noteiktu problēmu atrisināt. Šādas dzīvās laboratorijas citās universitātēs arī ir attīstītas, piemēram, Vācijā vai Zviedrijā, Spānijā, Itālijā, arī citās Āzijas valstīs vai Kanādā vai, piemēram, jaunatīstības valstīs. Tas ir dažāds atkarībā no tā, kāds ir mērķis, ko grib panākt. Piemēram, viens mērķis varētu būt mēs kā Rīgas Tehniskā universitāte, kā Ķīpsela, vai pieņemsim Boloņas universitāte vai Zviedrijas Karaliskā universitāte. Vēlamies samazināt patēriņu mūsu ēkās, pieņemsim sasniegt mērķi, samazināt vai CO2 emisijas vai enerģijas patēriņu par noteiktu procentu skaitu un tā tālāk. Un tad mēs visi kopā saprotam, ka tāds ir mūsu mērķis, ir problēma, un tad mums ir dati, pieņemsim no mērītājiem, līdzīgi kā arī šeit šobrīd RTO mums ir visur uzstādīti skaitītāji. Mums ir ļoti daudz datu, reālu datu, nevis tikai kaut kādi iedomāsimies, bet mums ir reāli dati, mums ir reāla problēma, reāls mērķis, ko mēs gribam sasniegt, un visi kopā, tāpēc, ka mēs esam no ar dažādiem backgroundiem, ar dažādām zināšanām, mēs varam izdomāt kopā un atrast jaunus risinājumus. Varbūt tādus, par kuriem pirms tam nebija iedomājušies, vai pamēģināt, mēs varam tos pamēģināt reālajā vidē un redzēt, kādu ieguvumu tas sniedz. Labi, un tad gala rezultātā
Mums ir dati, mēs zinām, ko tajā mājā, kur mēs nodarbojamies, tad jau tas ir vairāk kaut kas nekā energoaudits, ko darīt tālāk ar to visu. Jā, tas ir atkal tāda interesanta lieta, un te atkal ir svarīgi tas, ka mēs varam dzīvajā laboratorijā to mēģināt, un te lielā mērā ir atkarīgs no studentiem, no studentu un arī mūsu kā darbinieku vai zinātnisko akadēmisko personālu, ka tās idejas pirmām kārtām rodas, un tad jau ir dzirdīgās ausis, bet ja tās idejas un ar tādu, kā studenti, viņi nākt ar ieinteresētību, tas maina viņu domāšanu, arī iesaistīto pušu pēc tam domāšanu, vai vismaz, kad aizdomājas, ka tāds risinājums arī ir. Un tad jau tas var nonākt, un vienā brīdī nonākt līdz kādām darbīgām ausīm. Tā jādomā. Un tātad ieguvām datus, ielikām datorprogrammu, droši datorprogrammu attiecīgi piemeklētas, un tie ir dati, kas ir, cik bieži šie dati vajadzīgi ir, lai kaut kāds varētu analīzi veikt, ne jau pa gadu. Cik kilovatstundas gadā tērē uz kvadrātmetru, to var izrēķināt. Protams, labāk, ja ir dati par katru dienu vai varbūt kaut kādā stundas griezumā atkarībā no tā, kas ir nepieciešams, kāds ir mērķis. Tas datu biežums arī būs atkarīgs no tā, kādu tieši problēmu mēģina atrisināt vai saprast. Un kas ir ļoti svarīgi dzīvajās laboratorijās, tas, ka mēs varam ar reāliem datiem izmēģināt un uzlabot visu laiku mūsu. Tas jau ir pats labākais, kad pirms mēs, piemēram, kādu risinājumu, ko mēs esam izstrādājuši, piemēram, energoefektivitātes kaut kādu pasākumu, mēs varam testēt sākumā ar dažādām datorprogrammām, tad ar dažādiem modeļiem, piemēram, skatīties, kāds ieguvums varētu būt, ja mēs nomainam, pieņemsim kādu uzstādam saules kolektors, piemēram, uz jumta. Kādu ietaupījumu tas var sniegt. Sākumā mēs varam paskatīties jau tikai tādā modelēšanas rezultātā, kāds ir ieguvums, pēc tam mēģināt to realizēt pie sevis un redzēt, vai tas mērķis ir sasniegts vai ne. Respektīvi, mēs varam testēt un skatīties, kas darbojas vai kas nedarbojas vēl tādā universitātes vidē. Pirms tas jau, varbūt pirms pieņemt kaut kādus lēmumus, vai, ja tas ir kāds produkts, mēs veidojam kādu uzlabojumu produktā, tad pirms mēs palaižam jau lielajā tirgū, lielajā industriālajā ražošanā, mums ir iespēja trenēties un uzlabot mūsu produktu, lai tad, kad produkts nonāk vidē, tas jau ir tad tas nozīmē to, ka, pieņemsim, es esmu alus ražotājs. Un es tagad esmu parakstīsies uz to, ka es gribēšu, lai dati, kas man ir katras dienas tur enerģijas ražošana, pa stundu, ne enerģijas ražošana, alus ražošana, tur aiziet visas izēvielas, kuras ir šī gadījumā. Arī enerģija patērētā. Enerģija, ūdens patēriņš un visas pārējais, un, teiksim, savācam datus, reizi stundā un tālāk. Un tad pirmām kārtām sākas ar to, kad uzņēmums, pieņemsim, varētu atnākt ar problēmu. Piemēram, mēs ražojam, bet vēlamies samazināt, uzlabot, optimizēt savu procesu. Vai mums rodas blakus produkts, drabiņas vai vēl kaut kas, un mēs gribam paskatīties, ko mēs no tā varētu ražot, kā vēl varētu optimizēt savu uzņēmumu. Tātad kopā studenti kopā ar akadēmisko personālu, kopā ar datiem un ar uzņēmumu, tātad saprot, kāda ir noformulē problēmu, tad tos datus studenti atkal domā, koprada, izdomā, kādi varētu būt risinājumi, paskatās literatūrā, ieslēdz savus prātus, kas rada idejas kopā. Un te ir arī svarīgi tas, ka tieši tas, ka darbojoties kopā, kopradē arī rodas tie labākie risinājumi, tādi, kur varbūt vienam pašam nemaz neienāktu prātā, un tāpēc ir svarīgi ir šī interdisciplinaritāte. Un tad pēc tam, izmantojot jau konkrētos datus,
tikai no literatūrā pieejamās literatūras. Tu jau vari skatīties, kā tas tiešām varētu darboties viņu gadījumā, kāds ietaupījums. Un tad var pat mēģināt ražot kaut ko no šiem, piemēram, blakus produktiem. Un tad kopā kaut kādā brīdī atkal rādīt uzņēmumam un skatīties, atkal uzlabot, ņemot vērā viņu domas par to, kā būtu tādā veidā. Labi. Izdarīju to, tātad nokonstatēju, ieviesi, es ieviesu un notestēju, vai to var pārnest uz citiem uzņēmumiem, valsts uzņēmumiem. Man liekas, ka tā dzīvā laboratorija ir tieši tā foršā ideja klāt ir tas, ka var šo te jau, kas ir izdarīts, ir rezultāti, ir saprotams, ko iegūst, vai to var pārnest uz citiem uzņēmumiem. Jā, noteikti. Gan pārnest uz citiem uzņēmumiem, un arī citiem uzņēmumiem rodas atkal, jo inovācijas jau rodas tikai tādā attīstoties. Un vienas inovācijas atkal pēc tam pieaicina citus uzņēmumus, un cits uzņēmums pārņem pie sevis, un viņam varbūt atkal rodas jaunas domas, vai studentiem rodas jaunas domas, un tā tas gan var tikt pārnests, gan arī pēc tam tālāk var tas novest pie nākamām inovācijām. Jā, starp citu, mums ir tāda ideja, ka mums būs Rako ideja laboratorija, ka tajā mēs varētu aicināt uzņēmējus, ka viņi, teiksim, var nākt un izmēģināt šo te, kaut kādus foršos paraugus no dzīves, kas ir citos uzņēmumos ieviesti, ka viņi varētu arī pie sevis to kārtīgi papētot pie mums, gala rezultātā tikt līdz tam, ka viņi var to pašu replicēt pie sevis, un faktiski tas jau nestu līdz to digitālā dviņa ideja, man šķiet, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti, jo vispār tādas dažādas, tas, kad ir vieta, tajā skaitā fiziska vieta, kā, pieņemsim, Trako ideja laboratorija, kur var nākt, ir dažādas idejas, dažādi produkti, dažādi risinājumi, un tieši tā, tu tajā brīdī tu arī saproti, kas no tā visa varbūt ir piemērojams tev. Arī no citas jomas pārnesot, un tieši tās inovācijas arī, tā ir tāda inovācija vide, kas arī tiks izveidota, un es esmu pārliecināta, ka darbosies. Labi, tagad mēs parunājam par to mūsu ideju, kas varbūt izdosies, varbūt neizdosies, kur mēs mēģināsim studentu auditorijā runāt ar studentiem un stāstīt viņiem par dzīvo laboratoriju un digitālajiem dviņiem. Kopumā RTU realizē vienu projektu par to, kā Ķīpselas pilsētiņa, kā varētu kļūt par tātad pozitīvās enerģijas apgabalu. Un tajā skaitā tas tiek darīts ar digitālā dviņa palīdzību, kur mēs skatāmies, piemēram, kādus energoresursus mēs izmantojam, kāds mums ir enerģijas patēriņš, cik daudz siltumu mēs ražojam, ko mēs varētu siltināt, mums ir sensori, un tātad pēc tam mēs redzam un varam pieņemt lēmumu, balstītu uz jau uzkrātiem datiem un tālāk skatīties, ko vislabāk varētu darīt. Un mūsu ideja arī ar mūsu studentiem, maģistratūras studentiem, realizēt tādu kursu par to, kā Ķīpsela varētu virzīties uz šo klimata neutralitāti. Tātad pēc iespējas palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu savā enerģijas patēriņā un mēģināt samazināt emisijas. Un, protams, tas neskar tikai enerģijas ražošanu vai patēriņu, bet tajā skaitā transportu, kā mēs pārvietojamies, kādus mērķus, ilgtspējības mērķus mēs uzstādam, jo viss jau sākas pirmām kārtām ar tādu stratēģisko, politisko uzstādījumu, uz ko mēs ejam kā universitāte. Tātad tas skar gan enerģijas ražošanu, gan enerģijas patēriņu, gan energoefektivitātes pasākumus, gan transportu, gan arī šādu stratēģisko vīziju, uz ko mēs virzamies. Tad kopā ar studentiem studenti strādās dažādās grupās, atkarībā no tā, kāds ir viņu varbūt pamatizglītība, jo tie ir maģistratūras studenti, kādas ir viņu intereses šajā brīdī,
uz ko viņi vairāk gribētu fokusēties. Un tad kopā ar akadēmisko personālu un, protams, RTU pārstāvjiem un pašvaldības pārstāvjiem izstrādāsim dažādus risinājumus, ko pēc tam piedāvāsim gan Rīgas Tehniskajai universitātei, gan varbūt Rīgas domē vai nezinu, ministrijai un tā tālāk. Kādi ir šie risinājumi, kad visi darbojas kopā studenti, pasniedzēji, dažādu arī tehnoloģiju piegādātāji, kāds ir viņu redzējums, un tad mēģināsim meklēt šos risinājumus tieši priekš Ķīpseles. Un šeit ir faktiski vairāk jautājumu, un tas viens jautājums, ko tu nepieskāries, tā ir uzvedība. Jā. Tas ir faktiski viens no svarīgajiem, lai vispār ieviestu to pasākumu. Jā, tieši tā, jo teorētiski jau mēs visi zinām, kā ir jādara un uz ko mēs ejam, bet kāpēc izvēlamies ierastos uzvedības modeļus, un līdz ar to uzvedība ir arī tā, kas nosaka, vai kaut kas mainīsies vai nē. Un, protams, tādā dzīvā laboratorija, darbošanās kopā, jaunu ideju radīšana, man liekas, arī ir tas, kas varētu tomēr šo uzvedību mainīt. Īpaši, ja mums ir tādi jauni, forši cilvēki, griboši kaut ko mēģināt un skatīties un domāt. Jā. Bet ir kaut kāds cilvēkam skepse. Es dzirdēju vienu veidu enerģijas ražotājs stāstam par to, ka latvietis izceļas ar skepsi pret inovācijām un ka, teiksim, vēja turbīnu ieviešanā viena no galvenajām problēmām ir tas, ka latviešu skeptiskums ir tas traucējošais, kas neļauj pieņemt lēmumu un iet uz kaut kādām inovācijām un tā tālāk. Un viņš minēja piemēru, ka, ja jau skatāmies uz to, kā kristietība ievies, tad latvieši bija viena no pēdējiem. Tagad ir jautājums, kas teica, ka dzīvo laboratorija, teiksim, tiks ieies dzīvē Latvijā? Kādā veidā to izdarīt? Kāds ir tie argumenti? Kā mēs varam izdomāt, kā inovācijas šajā jomā padarīt par tādām, ka cilvēki atverās un saka, jā, tas ir īstais, ko vajadzētu darīt? Vispār, ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi un to, kāda ir secinājumi, jo tās dzīvās laboratorijas gan universitātēs, gan, piemēram, pašvaldībās vai veselības nozarē, piemēram, arī ir dažādas vai turisma sektorā. Tās dzīvās laboratorijas ir dažādas un analizējot rezultātus vai, teiksim, lai saprastu, kāds tad ir tas ieguvums no dzīvās laboratorijas kā tāds, ir konstatēts, ka pirmām kārtām, piemēram, daži ir minējuši, ka labākais, ko viņi ir galvenais, ko viņi iemācījās universitātē, bija tieši tas saistīts ar dzīvo laboratoriju, ar tādiem, jo tas tavas zināšanas un prasmes pilnīgi citā līmenī tomēr tu skaties savādāk. Kad tu kopā darbojies, tu risini kādu konkrētu problēmu kopā ar citiem, tas zināšanas no tādām tīri teorētiskām padara par pielietojumām dzīvē. Un tikko, kā mēs kopā darbojamies, mums ir azarts to darīt kopā, tad arī mums, un mēs esam ieguldījušies, tad jau tas arī pēc tam veicina šo pārēju, ka mēs tomēr gribam tālāk pēc tam to realizēt. Un to pierāda arī citu valstu esošie pētījumi, ka uzlabojas gan pirmām kārtām var sasniegt to mērķi, ko ir vēlējušies, jo sākumā pieņemsim samazināt universitātē patēriņu. Sākumā jau tā ir noteikti neliela grupa, kas to grib, bet beigās tas ir tas, kas veicina to, ka aizvien lielāks un lielāks cilvēku skaits tomēr iedegās ar to ideju. Tā kā es domāju, ka mums izdosies. Runājot par skepsi vai par atjaunojumiem energoresursiem, es nedomāju, ka latvieši būtu īpašāki par pārējiem. Vienkārši mums var būt ilgāks laiks vajadzīgs. Bet tik un tā es domāju, ka mēs esam pareizajā vietā un studenti ir ļoti forši studenti, kas ir gatavi, tāpēc viņi ir šeit vai vidas inženieru zinātņu kursā, kas katru gadu ir un lēnām šī situācija tomēr mainās. Es tā domāju. Un tad otrs jautājums par dzīvo laboratoriju. Tātad
ļoti daudz ir atkarīgs no programmētājiem. Un programmētāji viņiem tā īpašā loma ir tā, ka viņiem ka gala rezultātā ir nepieciešams programmas, ar kuru palīdzību to realizēt. Un tavs viedoklis par to, kā tas vispār, teiksim, es jau nerunāju tikai par ķīpsauli, es domāju par tām visām citām nozarēm, kur tas ir ieviešams un kur tas faktiski parāda, ka tas dzīvē strādā. Viss atkarīgs no programmētājiem, principā. Jā, lielā mērā, jo tikai tas, ka mums ir dati un ļoti, ļoti daudz datu, ar kuriem mēs viņus tikai uzkrājam un nekādā veidā nelietojam, protams, tas arī teorētiski neko nemaina. Jā, līdz ar to, protams, arī šai sadarbībai ir jābūt pozitīvai un pareizajā virzienā, kad no vienas puses tie, kas izstrādā dažādas šīs datorizētās programmas, saprot, kas ir nepieciešams to izstrādāt tādā veidā atkal kopradē, sadarbojoties ar konkrētās jomas speciālistiem. Un tad jau tie dati var tikt izmantoti analīzei, un tad mēs varam panākt uzlabojumu. Un tātad tas nozīmē to, ka dzīvās laboratorijas izveidei ir faktiski vajadzīgs dažādu specializāciju pārstāvji. Pilnīgi noteikti. Ja mēs skatāmies uz mūsu vidas inženierzinātņu maģistriem, kā tu to redzi, arī to, ka tā sadarbība arī ar programmētājiem, kā tu to redzi, kā tas viss saliekās kopā? Es domāju, ka tieši tas arī lieliski, jo ir ļoti svarīgs šī tieši interdisciplinārā pieeja un interdisciplinārās pat skats uz dzīvi ir jābūt, lai mēs kaut ko varētu inovatīvi izstrādāt, tad kādreiz lietoju šo trīskāršo modeli, šobrīd lieto 4 spirāļu modeli, jeb quadruple helix, kur tā tad gan dažādas jomas pārstāvi no vienas puses, piemēram, publiskais sektors, jo viņi ir tie, kas saņem to visu. Jā, no vienas puses, no otras puses tātad mums ir zinātne, un kas nāk ar zināšanām. Tātad mums ir uzņēmēji, kas nāk ar jaunām tehnoloģijām, un tātad pirms tam tā uzskatīja, ka tas ir pieteikums priekš inovācijām. Šobrīd saka, ka ir svarīgs arī šis 4. spēlētājs, kas ir vai nu sabiedrība vai lietotājs. Tātad tas, kas teiksim, pēc tam gan ieviesīs, gan arī ir tas, kas nāk ar šo reālo lietojumu, un līdz ar to var pateikt, kas ir vajadzīgs. Un arī katrā no šiem 4 apakšspirālēm jau ir vēl citi spēlētāji, jo katrs arī tajā pašā pašvaldībā vai, piemēram, zinātnē, arī dažādas jomas un tikai visiem kopā darbojoties, mēs to inovāciju attīstam. Jo, ja mēs visi vienādi domājam, tad jau mēs neko jaunu arī neizdomāsim. Līdz ar to tāpēc ir svarīgi, ka ir šie dažāda pieeja, ir svarīgi, ka ir gan sociologi, gan ekonomisti, gan siltumnieki, gan enerģētiķi, gan vides speciālisti, datoriķi tajā skaitā. Jā. Un tad arī tā inovācija rodas. Labi, bet sabiedrības loma ir spēlē, teiksim, veiksmes vai neveiksmes gadījumā vislielāko lomu. Un, ja mēs, piemēram, atkal atgriežamies pie vēja, tad šobrīd ir tā lielā aktivitāte no sabiedrības puses, ka visi saka, es neteikšu, ka visi saka. Ir, tātad pētījums ir, ka 65% it kā ir par vēju un 35% ir tādi, kas atkal skeptiski saka, jā, vējš, tas ir labi, bet tikai ne manā sētā vai tikai ne tur, kur ir bojā vidas ainava, kad es iznāk no mājas un ieraugu vēja ģeneratoru un tā. Un šeit ir dzīvo laboratorija. Kā mēs dabūsim ieviest, ja mums ir jādabūj sabiedrības akcepts? Es domāju, ka dzīvā laboratorija tieši ar to arī ir, viņa ļauj izspēlēt šos, tajā skaitā dzīvos, šīs situācijas jau tādā kā
spēli, caur dažādiem kopīgiem pasākumiem to pieņemšanu aizvien tomēr palielina. Tāpēc, ka jo vairāk dzirdi, jo vairāk informācijas tu iegūsti, jo tā apziņa arī mainās cilvēkiem. Es domāju, ja šāds pētījums būtu veikts pirms 5 gadiem, tad tā nebūtu gluži 65%, bet varbūt būtu bijis 45%. Ka tas arī ir tāds laiks, un šī dzīvā laboratorija arī tāda iespēja, ka tu vari atnākt, pamēģināt, paskatīties, patestēt, uzlabot, ja ir nepieciešams, ka tas arī ir tas, kas veicina tādu pieņemšanu beigās. Jo cilvēks baidās no tā, ko viņš nav redzējis, vai kamēr tas ir nelielā apjomā. Tad, kad tas ir, tu pie tā pierodi, līdzīgi kā bija Dānijā, kur sākumā cilvēki tieši tāpat kā Latvijā bija pret, cilvēki pie tā pierod, saprot, ir labi. Un tā tālāk tas mainās. Un dzīvā laboratorija arī ir tāda vieta, kur it kā mēs to varam tādos kā dzīvos apstākļos izmēģināt, kā tas darbojas. Labi, atgriežamies atpakaļ pie mūsu ķīpsās. Ir tātad tika izveidots sistēma dinamikas modelis, ar kuru palīdzību tika mēģināts uzmodelēt to, kādi pasākumi ir jāveic, ne tikai pasākumi, bet kā tos var ieteikt sabiedriskā doma, ar tevu administrāciju, kā var ietekmēt to, ka teiksim, mēs kļūstam par pozitīvās enerģijas mikrorajonu. Positive Energy Districts. Šī gadījumā tā nav pilsēta, vai tā ir viens kvartāls, vai pilsētas sastāvdaļa un tā tālāk. Vai tu vari atgriezties atpakaļ pie tā, ka mēs 2 gadus atpakaļ, vai pat 3 gadus atpakaļ mēs uzbūvējam to sistēmu dinamikas modeli, un kā tagad tas pamazām attīstījies, un kā tajā projektā ienāca tā dzīvā laboratorija, un ko ar to tālāk darīt? Jā, tiešām, ja es pareizi atceros, tad ideja vispār nāca no RTU administrācijas, jā, kad RTU arī ir tāda tomēr... Kad tu sācīs, lūdzu, neaizmirst vārdu klimatneitralitāte, labi? Jā, kad RTU vēlējās saprast, kā mēs varam kļūt klimatneitrāli, tātad... kas būtu nepieciešams, ar ko sākt un tā tālāk. Un mēs kopā ar citiem kolēģiem izstrādājām tieši tādu sistēmu dinamikas modeli, kur mēs skatījāmies uz to, kādus enerģijas avotus, atjaunojamus enerģijas avotus mēs varētu izmantot. Piemēram, vēja parks, vēja enerģija, pieņemsim Ronīšos vai kaut kur, protams, ne Ķīpselā. Vai uzstādīt, pieņemsim, saules paneļus vai kolektorus, vai varbūt izmantot ūdeni no Daugavas vai siltumsūkņus. Kā mēs varam akumulēt siltumenerģiju, vēl elektroenerģiju un tā tālāk. Ko mēs varam darīt ar centralizēto siltumapgādi, kādus enerģijas avotus mēs varētu izmantot. Tāds modelis tika izstrādāts. Tas bija ļoti interesants un pilnīgi noteikti noderīgs lēmuma pieņemšanā. Tur bija arī tas, ka siltuma sūkņi, siltuma sūkņiem ņemt vai iemest cauruļvads Daugavā, vai otrā pusē šajā Zunda kanālā. Jā, tieši tā. Tad tas tika pabeigts, un stāst lūdzu tālāk. Un tālāk RTU pieteica un ieguva Horizon projektu, kas saucas Expedit, tātad, kura mērķis ir izstrādāt digitālo tvīni Ķīpselas pilsētiņai, tātad virzībā uz pozitīvās enerģijas šo apvidu. Kā mēs izmantojot datorizētās tehnoloģijas, mēs varētu, teiksim, virzīties uz šo pozitīvās enerģijas apgabalu. Un tātad RTU visās ēkās ir uzstādīti dažādi sensori šobrīd. Tajā skaitā pieņemsim studentu kopmītnēs. Šie dati tiek vākti un ir tātad arī tiek izstrādāti atsevišķi. Kur tie dati nonāk? Tie nonāk serverī.
Jā, serverī pie datoriņiem, vai ne? Jā, tie dati ir, gan mēs vācam informāciju, ir sensori dažādi, gan par to, kāds ir CO2 līmenis telpās, kāda temperatūra, kāds mitruma daudzums, kāds enerģijas patēriņš un tā tālāk. Tātad šie dati tiek apkopoti un tālāk tiek izveidoti dažādi digitālie risinājumi. Pieņemsim par to, kāda mobilitāte, ilgspējīga mobilitāte varētu būt uz Ķīpsalu un Ķīpsalā, par to, kādi atjaunojami energoresursi varētu tikt lietoti, kā būtu jāsiltina ēkas, kāda energoefektivitātes pasākumi varētu tikt ieviesti. Kā pārvaldīt enerģijas patēriņu. Tieši tā. Kā pārvaldīt. Ne tikai siltumenerģijas, bet arī elektroenerģijas. Tieši tā. Arī par apkuri un siltumapgādi arī ir savs modelis. Un tālāk visi šie modeļi tiks ievietoti tādā kopējā digitālajā dvīnī. Tas izskatīsies, ka katrā ēkā arī var paskatīties, kas notiek gan katrā telpā, gan kopumā ar tādiem kā 3D risinājumiem. Un beigās tiks izstrādāts arī tāds kā lēmuma pieņemšanas rīks, kur tātad ņemot vērā visus šos datus, gan reālos datus, gan kaut kādus, kas nāks gan dzīvajā, gan tādus datus, kas ir uzkrāti un šajos dažādos modeļos ir ievietoti, tad var skatīties, kādas izmaiņas var panākt, lai optimizētu atkal darbību, gan enerģijas patēriņu, gan siltuma patēriņu, un arī kopējo tādu telpās labklājību, mikroklimatu telpās. Man liekas, ka viens no interesantajiem variantiem, ko dzirdēju no dekāniem, ka faktiski šita projekta ietvaros iegūtie dati ļauj saprast arī par telpu noslogotību. Un ka tas arī vienlaicīgi rada iespēju tajās telpās, kuras, teiksim, ir kaut kāds laiks vai laika periods, ir saplānots, ka tur nebūs nodarbības, ka ir iespējams regulēt. Noteikti, jā, gan ka tā ir papildus vērtība visam tam projektam tieši ar to, ka ir iespējams pārvaldīt enerģijas patēriņu. Viedāk, jā. Rīkoties viedāk. Un, teiksim, protams, šajā gadījumā RTU izmantots kā piemērs, bet pēc tam pilotu projekts, bet pēc tam to var arī, un tāda arī tā doma Eiropas projektiem kopumā, ka pēc tam to var replicēt uz citām pilsētām vai citām universitātēm un tā tālāk skatīties, kāds varētu būt ieguvums. Un to, cik lielā mērā mēs, kā RTU, izmantosim šos datus vēlāk vai izstrādātos tūļus, tas, protams, būs atkarīgs no mums. Tā ir lielisks pamats, lai turpinātu izpēti un inovācijas un uzlabotu. Vai neizmantot atkarībā no tā, kā mēs paši rīkosimies. Un ja mēs sākām ar dzīvo laboratoriju, tad ejot uz noslēgumu, mums droši vien tagad jāatgriežas ar to, ka labi, mēs tagad mums ir šis te universitātes, es pat nezinu, kā latviski kampus ir. Pilsētiņa, universitātes pilsētiņa, kur atrodas noslēgtā vidē, ko norobežē ūdeņa apkārt, un mēs esam uz salas. Un tas arī varbūt ir pateicīgi, ka mēs esam uz salas, bet mēs to varam pārnest arī uz Jelgavas universitāti, nevis lauksaimniecības universitāti, bet biozinātņu universitātes pilsētiņu, lai gan viņiem varbūt vairāk ir izmētāts pa pilsētu, vai varbūt uz Latvijas universitātes Torņkalna. Noteikti vismaz tādā ideju līmenī jau ar tādiem kaut kādiem rezultātiem, kā skatīts vienā vietā, protams, pilnīgi noteikti, ka tas nes ieguvumu un ne tikai uz pilsētiņu, tikpat labi tas var būt vai Daugavpilī, vai vienkārši
varbūt pat pilsētas līmenī nevienmēr jau tam ir slimnīcas. Pieņemsim, skatāmies Rīgas pirmo slimnīcu vai Stradiņu slimnīcu. Tieši tāpat tas jau darbojas līdzīgi kā universitātē, ka tās zināšanas pēc tam var pārnest arī uz citām jomām un mēģināt optimizēt arī citus tautsaimniecības sektorus, ne tikai universitāti. Tātad katrā pašvaldībā var izveidot dzīvo laboratoriju. Tas būtu lieliski. Un vajadzīgs ir kas, lai to izdarītu? Lai to izdarītu, ir vajadzīga vēlme. Tas pats svarīgākais. Un zināšanas. Un dzīvā laboratorija. Tāda vai trako ideja laboratorija, kā ir pie mums. Droši var nākt pie mums ar dažādām lietām, ko gribas atrisināt, un tad mēs varam to darīt. Jā. Mēs gaidām ar idejām. Jā. Vai, teiksim, ar problēmām. Idejas mēs arī radīsim kopā. Galvenais, lai ir kaut kāds problēma, kas ir, vai ir kaut kas, ko vēlas uzlabot, un tad kopā, jo tiešām šo dzīvās laboratorijas pieeju un studentus, to var izmantot tik ļoti dažādās jomās, un tas palīdz mums visiem attīstīties un sasniegt jauko, skaisto nākotni un uzlabot savu gan optimizēt darbību, gan arī uzlabot šo apziņu un uzvedību. Un tas ir pats svarīgākais. Bet varbūt tas būs ieguldījums arī Eiropai. Noteikti. Un klimatneitralitātes sasniegšanai arī Eiropas līmenī. Jā, tāpēc arī Eiropa arī šobrīd tiek runāts par to, ka šī dzīvās laboratorijas pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc, ka šis ir tāds veids, kā mēs varam iesaistīt un līdz ar to panākt šīs izmaiņas. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam tikai no tādiem, aprakstītiem, izskaidrotiem kaut kādiem ziņojumiem nonākt pie tā, ka tas nonāk līdz cilvēkiem, ka mēs viņus iesaistam, viņi darbojas, jo mēs jau visi esam cilvēki, gan kā pasniedzēji, gan kā lietotāji tieši tā. Līdz ar to beigās tas veicina mūsu iesaisti tajā skaitā. Labi, tiekamies pēc gada, vai ne? Par šo pašu tēmu. Jā.